valsts karogu godam sveikt. Brīvi! Godātie klātesošie, mīļie draugi, tautieši, sirmgalvi, spēku gados un jaunieši, visi, kas šodien esam pulcējušies šeit šajā vietā, lai atcerētos, pieminētu un aizlūgtu par kritušajiem cīnītājiem, par partizāniem, kas ir kādi apglabāti šeit, kādi citās vietās. Un šajā dienā mums ir ļoti svarīgi katram priekš sevis pajautāt, ko mēs šeit daram un ko mēs šodien šeit atceramies, par ko mēs domājam, ar kādu mērķi mēs esam atbraukuši šeit uz šo vienu mūsu dzimtās Latvijas meža stūrīti. Un varbūt mums tā iekšējā doma, tā iekšējā sajūta katram ir kāda cita, izjūt no mūsu pieredzes, no mūsu situācijas, vai mēs šeit esam atvesti, vai mēs kādu šeit esam veduši, vai mēs šeit esam pirmo reizi, vai mēs esam šeit jau regulāri katru gadu. Un tā man sajūta un doma, kas mums ir ļoti svarīgi, līdzīgi kā ikdienā mums ir svarīgi savā starpā, ģimenē, mājās, skolā, sabiedrībā, jebkurā vietā apliecināt dzīvību. Un dzīvību pirmkārt mēs varam apliecināt caur mīlestību. Un tā nav tikai vārdi, tie ir darbi, kā mēs parādām savu attieksmi pret savu tuvāko, kas mums ir līdzās. Un līdzīgi dzīvību mēs varam apliecināt arī atnākot šeit, ka mēs atceramies šos vīrus, kas ir savas dzīvības zaudējuši. No vienas puses viņi savas dzīvības ir zaudējuši, bet caur šo atcerēšanos, caur šo pieminēšanu, viņu dzīvības atkal tiek tā kā atgūtas. Un šodien es gribu novēlēt, lai mēs padomājam tā nopietni, katrs pie sevis, ka mēs varam savā sirdī, kaut arī mēs teiksim tā, nezinu vai varbūt kādi ir šeit starp jums, kas atceraties un zināt konkrēts cilvēks, ja, no sirmgalviem, kas no bērnības zina šos konkrētos stāstus, bet ka mēs varam atcerēties savās domās, sirdīs un lūgt, lai Dievs piemina viņu dvēseles un viņu nopelns cīnoties par mūsu zemi, par mūsu valsti. Un tādi vīri ir bijuši daudz. Un šajā dienā Dievs palīdz mums domāt un saprast to, ka šī cīņa par mūsu zemi un par mūsu valsti, viņa jau nav beigusies. Un šī cīņa jau nav tikai kaut kur kara laukā un tikai kaut kur, kur skan ieroči un kur tiek komandēti karavīri. Šī cīņa par dzīvību, par mūsu valsti, tā notiek ikdienā, mūsu mājās, mūsu ģimenēs, mūsu skolās, mūsu darba vietās, kur mēs domājam, kas ir tas, kāpēc, ar kādu saturu un mērķi
mēs gribam piepildīt šo dienu, kad Dievs mums ir devis laimi, iespēju un laiku, ka mēs varam dzīvot savā zemē, savā Latvijā. 1945. gada rudenī Zūrmežā šeit Mežsāru Dzelzkalna apgaitā 17. kvartālā Nacionālo partizānu grupu ierīkoja nometni. Uzcēla 4 bunkurus izzemes dzīvošanai, skuju slietni zirgam, slietni zem kuplas egles ēdienu vārišanai un veļas mazgašanai un vēl skuju būdu pašiem uznomazgāt. Grupā bija ap 40 cilvēki, labi bruņoti jauni vīri, tad izskaitā dažas sievietes. Nometni nosauca par Pušiem. Toreiz šeit bija liels un diez egļu mežs, gar stigas malu tecēja Staigans valks, tas ir šeit pat aiz bunkura. Grupu komandēja pulkvedis Opmanis, Kaujas Rūdīts, pieredzējis karavīrs. 1944. gada ziemā viņš komandē Latviešu policijas bataljonu un 1945. gada agrā pavasarī Opmanis nonāk Uzes pagasta komandē rotu, kas aizsarga iedzīvotājus no sarkanajiem banditiem, kuri slēpas Ventspils apkārtnes mežos. Tā 1945. gada 8. maijā kapitulējot Lielvācijai, un komandēris Opmanis atvadas no saviem karavīriem, lai katrs izvēlas pats turpmāko ceļu. Viņš pievienosies partizānu grupā. Pirms 70 gadiem šī vieta Pušu nometne februāra mēneša 23. datuma augstajā ziemas dienas rītā vēl viss bija mierīgi. Mežs piesnicis, lielas kuplas egles, klāja dieza, sarmas višņa. Nometne vīri pramīgi, priekšnojauta. Jau kuru dienu komandieris Opmanis ar saviem karabiedriem pārunāja izstrādāto kaujas taktiku, kā izvērst kauju, kā aizsargāties, kā kur piesekt karabiedrus atkāpjoties. Opmaņa vīris izprata, kaut arī labi bruņoti, kauja būs smaga, kritušie būs no abām pusēm. Pēdējā dienesta ziņā Ventspilī manītas Čekas armijas karaspēka smagas automašīnas ar karavīriem. Arī vietējais izlūks tikko atgriezies vēsta. Mežā dzirdama mašīnu rūkoņa. Tiek dota pavēle. Esam ielenkti. Trauksta. Vīri ieņem savas kaujas pozīcijas. Krievu valoda izkliegtas komandas atbalstojas mežā, spindz lodes, baidi ievainotie no uzpulcēju rindā. Lēnām zem eglem kā ēnas nosļu partizāni. Varbūt stunda, varbūt ilga, varbūt 3. Viss beidzies. Uz stigas nosteņo Pēteris Šāvējs, Jānis Sēkliņš, Alfreds Grāvelsiņš, smagi ievainotais Maksis Tiepe, Maksim palīdz Rudolfs Ļabats. Viņu ķer liktenīga loda. Ejot uz citu pusi no ielēkuma, kuri izkļūt Laima Liedega, Emilija Grintāla, Bruno Auers un Roberts Prastiņš. Viņiem jātiek pāri stigai, kas ir zem ienaidnieka ieroču uguns. Saņems no lodes Auers un Robertu Prastiņu ir ļožu kārtā. Grintāle ar jostu uzliek žnaudu, aptur asnošanu. Grintāle ievainoto nepamet. Liedega raizgājas. Pieskrien čekisti ar šautnes laipni pats Grintālei galvu. Galva asino, tums racis. Vēl viņa redz, kā čekisti iejūguši partizānu zirgu ragavās.
Tad piesien divos ievainotos partizānus. Maksi cieti aiz rokam, otru aiz kājam un velka sniegu līdz mašīnai. Maksi iesviež mašīnas kaste, otru atstāja, jo ir biedrs pa pusei kāju sniega vilks, tas ir Roberts Traktuņš. Ar Emīlija ar asiņošo brūci atrodam starp smagi ievainotājiem. Kāda krieviete pārsien viņai galvu. Kas notiek meža viņa neredz. Ir ievainoto baidus, mašīnai braucot par viņaino meža stigu. Paliek kritušie partizāni, vis tālāk no nometnes kritis Rudolfs Lokmanis. Viņš piesedzis atkāpjoties kaujas biedrus. Kuršu nometne paliek izpostīta un piegānīta. Vēl sīkā dūmu stīdziņa, no uguns pavarda, no apgāstas skuju sliekņa ceļās debesīs. Turpmāk šeit izlikti čeka slēpņi. 1946. gada pavasarī, kad noklusa sniegs un čeka noņēma slēpņus, partizāni atnāca bez zārkiem, uz skuju paklāja, zemē guldīja kritušos. Pārsedza ar Latvijas karogu, šūdināja to Ernsts Baiksne un Marta Reboka. Cīņas biedri atpadu vārdos solīja nākt viņus modināt jaunajā Latvijas rītā. Kāds no meža strādniekiem, lielajā egle, iecirka uz. Pagāja gadi, 1988. gada, pirmo reizi šeit atnāca zinātāji, bet no 1989. gada katru pavasari ievziedu laikā pulceļamies šeit svētvietā un pieminam kritušos jaunos vīrus. Viņi mira nelaika pašā jaunības ziedone. Ziedojot sevi tēvzemei un brīvībai. Mirt nevienam negribējas, ne tiem, kas uzvarēja, ne tiem, kuri zaudēja, ne tiem, kurus dzina uzbrukuma, ne tiem, kuri aizstāva. Tolaik čekas bendes turpināja asiņaino darbu, Maksim Ķirdem izpildīja nāves sodu nošaujot 1947. gada 4. februāru. Pagājuši 70 gadi no tās dienas, kad čekistu armijas operācijas rezultātā Opmaņa grupa tika atklāta un iznīcināta. Nosauciet bendes viņus vārdus, rakstīt tos vārdus blakus upuriem, lai Dievs viņus tiesā, lai cilvēki uzzina, lai cilvēki neaizmirst mūsu valsts Latvijas skaudro pagātni. Ir brīdis, kad gribas paklusēt šai svētvietā. Ir brīdis, it kā aiz mums stāv tā laika varoņi, tā laika jaunie cilvēki, lai mēs dzīvotu šodien. Paldies! Sevišķis prieks man šeit šodien redzēt jauniešus, jaunsargus, skolniekus, un tāpēc es atļaušos sākumā nolasīt mazu sarunas fragmentu, kuru kāds vectēvs, kas ir bijis mežabrauļu atbalstītājs, sarunājās ar savu mazvēlu. Vecvectēvu, kāpēc viņi dzīvoja mežā? Kāpēc viņi nedzīvoja mājās? Mežabrauļi, Latvijas nacionālajie partizāni. Tā viņus sāka godāt tikai pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas. Pirms tam 50 garus gadus viņus savukārt ar bandīti dzimtenes nodevīja. Kādas dzimtenes? Vai tās, kuras dēli iebruka mūsu lauku sētās, pilsētās, laupījums lepkavoja, tūkstošus nobendēja, vēl vairākus tūkstošus aizdzina uz neatgriešanos Sibīrijas plašumos, tundrās un stepēs? Jā,
kāpēc gan viņi dzīvoja mežā, precīzāk, mežā paglābās, un cik daudz viņi bija. Šādi cik un kāpēc prasa skaidru atbildi. Bet vai kāds to tagad vispār var dot? Kādi viņi bija? Šie cerīgi pilnie, vajātie, bet nesalauztie cīnītāji, kur gadiem ilgi spēja izdzīvot mežos, purvos, pazemes bunkuros, pārvarot neiedomājamas grūtības, izturot šo traģisko varonības, pašuzupurēšanos un, jā, arī nodevības pilno laiku. Tas jāzina mūsu nākamajām paudzēm. Ka bija daudz latviešu, kuri nepadevās, bet cīnījās līdz pēdējai patronai. Viņi bija tie, kuri, saglabājot pretestības garu, uzturēja latviešu tautā ticību un cerību par brīvu Latviju. Un tagad es gribu mazliet pievērsties, kā sākās šī pretošanās kustība. Jo nebija jau tā, ka tas sākās tikai 45. gada 9. maijā. Organizēšanās bruņotai pretestības kustībai Kurzemē sākās jau 44. gada vasarā. Un 44. gada septembrī no Rīgas uz Kuldīgu pārcēlās Borisa Jankava operatīvā štāba informācijas daļa, kuru vadīja Teodors Jansons. Kopā ar viņu bija vairāki agrākās latviešu kartotēkas nodaļas darbinieki – Oskars Mitrēviņš, Romāns Šternbergs, Roberts Krastiņš un Freds Launats. Viņi bija tie, kuri sāka meklēt atbilstošus cilvēkus, kurus varētu iesaistīt paredzamajā bruņotajā nacionālās pretošanās kustībā. Teodora Jansona grupas cilvēki, kuru pārziņā bija konkrēti Kurzemes apriņķi, izveidoja uzticamu cilvēku tīklu, kas palīdzēja iegūt nepieciešamo informāciju un izraudzīties arī nākamos grupu vadītājs. Informācijas daļas darbinieki 45. gada pavasarī sagatavoja vairākus dokumentus ar nosaukumiem Nacionālo partizānu organizāciju, Latviešu partizānu rokas grāmatu, kā arī vairākus citus. Pirms pāriešanas nelegālā stāvokļa informācijas daļas vajadzībām tika izrakti 3 maskēti bunkuri dažādos Kurzemes apriņķos. 45. gada 8. maijā pie informācijas daļas darbiniekiem Kuldīgā ieradās sakarnieki no Kuldīgas, Ventspils, Aizputas un Tāls apriņķiem un saņēma konkrētus norādījumus gatavot grupas pāriešanai nelegālā stāvokļa. Šajos norādījumos pirmo reizi tika lietots nosaukums Latvijas Nacionālo partizāņu organizācija, saīsināta LNPO. Pēc kapitulācijas Kurzemes mežos nonāca ap 4000 Latviešu leģiona 19. divīzijas un citu latviešu karavīru vienību karavīru. Bez tam, pēc Freda Launaka atmiņām, 45. gada augustā Kurzemē nelegālā stāvoklī atradās ap 1000–1500 vīru, galvenokārt bijušie aizsargi, policijas, vietējo pagastu darbinieki, kā arī citi nacionāli noskaņot vietējie iedzīvotāji. To skaitā iekļāvās jau pirms kapitulācijas organizētās LNPO grupas. LNPO mērķi bija radīt militāru atbalstu Latvijas neatkarības atjaunošanas gadījumā. Kā mēs zinām, tajā laikā Angļu atnākšanu gaidīja vai katrā Kurzemes sētā. 8. maijā, mēģinot nokļūt Zviedrijā, aizturot kuģi, arestēja Mitrēviņš, bet uzturoties sarkanarmiešu grupai, tika nošauts Teodors Jansons. Turpmāko informācijas daļas vadību uzņēmās Freds Launats, kurš kopā ar Romānu Šternbergu un Robertu Krastiņu 45. gada maijā, jūnijā veica lielu darbu Nacionālo partizānu grupu apzināšanā un tālākās darbības saskaņošanā, atrodot jaunas, tikko radušās grupas, iesaistot tās kopīgajā LNPO struktūrā. Kā atcerējās Freds Launaks,
atskaitot tos, kuri mežā uzturējās tikai sevis saglabāšanai, aktīvi, jeb cīņai gatavo partizānu skaitu 45. gada vasarā Kuldīgas, Aizputs, Ventspils un Tāls apriņķu mežos bija ap 3000. Nav precīzi zināms, kad tieši LNPO štābu pārstāvs Roberts Krastiņš pievienojās Puzas Pilteņas Nacionālo partizānu grupai, kurus 45. un 46. gada ziemas nometne atradās šeit, tepat pavisam netālu. Pirms 70 gadiem, 46. gada 23. februārī, kad Čekas karaspēks uzbruka grupai, kaujā piedalījās arī viņš. Nevienlīdzīgā cīņā ar lielu pārspēku, jo čekisti uzbruka apmēram bataljonu apmērā, krita 8 grupas dalībnieki, kur vārdi jau šeit tik minēti, un 6 no viņiem atlasās šeit tepat mums aiz muguras. Nobeigumā gribu minēt, ka 91. gada rudenī man kopā ar šeit klātesošo Māru Markus bija iespēja tikties ar vienīgo LNPO štāba sakaru grupas dalībnieku, kurš piedzīvoja Latvijas neatkarības atjaunošanu, Fredu Launaru. Mēs toreiz atradām arī vienu no LNPO 3 slepenajiem bunkuriem, kurš atradās Irbes upes krastā, pareizāk sakot, bunkuru vietu. Kā jūs saprotiet, bunkurs jau bija iznīcināts, bet to bunkuru vietu Freds atrada ļoti precīzi. Mēs tajā reizē apmeklējām arī Tālivaldu Bāliņu Ugalveni, kurš bija Puzas Pilteņas grupas sakarnieks. Viņa nopelns arī ir šis lieliskais piemineklis. Mūžīgi piemiņa Latvijas nacionālajiem partizāniem, kuri uzturēja latviešu tautā pretestības garu vairāk nekā 10 gadu pēc Otrā pasaules kara beigām, kuri atdeva savas dzīvības par Latviju. Paldies! Labdien, un man liels prieks redzēt jūs šeit šādā skaitā. Jūs nekļūst mazāk, bet jūs vien vairāk. Šodien jūs atrodaties Ventspils apriņķa Ugāles virsniecības Zūru mežā, Dzelzkala apgaidas 17. kvartālā. Un šajā vietā 45. gada rudenī Puzas Nacionālo partizānu grupa izveidoja savu bāzi ar nosaukumu Kurmins. Šeit tika uzcelt 4 bunkuri. Viens no viņiem ir ar mūsu zemsargu un meža ļaužu palīdzību atjaunot. Šī vieta tiek uzturēta vienmēr svēta un kopta. Vienmēr atbraucot šeit, mēs redzam, ka kāds ir bijis. Man ir dziļa pārliecība, kad arī turpmāk savu mūžu garumā šeit braucot, es zināšu, ka šeit kāds ir bijis, un šī vieta nav aizmirsta. Šis gads mums ir īpašs. Īpašs mums, īpašs tiem zēniem un meitām, kas šeit gāja bojā. 1946. gadā, 23. februārī, šeit viņi izcīnīja savu pēdējo kauju, un šī atmiņas vieta tika iznīcināta. Es negribu stāstīt jums, teiksim, garus referātus. Es domāju, ka šeit cilvēki, kas ir bijuši, izstāstījis gan represēto apvienību, izstāstījis jau Vasiļevskis, izstāstījis mūsu vēl cilvēki, kas runājas, ka šeit ir gājuši cauri. Ja jau reiz šodien mēs runājam par 70 gadiem, tas ir nozīmīgāk, es gribu pieminēt šīs vietas vēl dažus gadu skaitus, it kā vai no jubilejas, vai kas tomēr ir atzīmēšanas vērti. Tā 1989. gada vasarā LNMK Ugāles nodaļa uzlika Bērs krusts, kas bija 27 gadu apakaļ. Bērs krusts atradās jums aiz muguras, tur, kur šobrīd ir Dzelzs krusts, un tas, kas tur patās, kur atrodas 13 reāli guļoši ceļu.
91. gada vasarā, pēc Laimdotas Junkats meta, izgatavoja metāla sētiņu un krustus. Metāla sētiņu mums nācās paplašināt, ir noņemt pavisam, jo sameklētie, atrastie un šeit pārabedītie cimdietu skaits auga un sētiņu bija pa maz. Krusts stāv vēl šodien un es domāju, ka stāvēs mūžīgi. 92. gada 27. aprīlī 2011. kapus iesvētīja teoloģijas profesors Roberts Akmeņš. Tas noticis 24 gadus atpakaļ. 1992. gada 20. jūnijā atklāja pieminekli, ko iesvētīja Augus Adlers. Šeit viņš iekļūt priekšā, otru ciemai, kuriem ir uzrakstīti arī Kristus partizānu vārdu. Pieminekli izgatavoja Kārlis Stepans, pēc LNMK Ugavas nodaļas iecerētā meta, pamatmeta, uzstādīja un pamatu veidoja Ventspils aizsarga pulka aizsargi, LNMK, Latvijas Daugavas Vanagu Ugavas nodaļas biedri. Finansējums viss ir privāts, pamatā Tālevaldis Bāliņš, kas par savu mūža pienākumu uzskatīja savu cīņu biedru atminēšanu. 1993. gadā, 23 gadus atpakaļ, 27. jūnijā pārabedīja 3 Ugavas bujāros. 1953. gada 6. septembrī 2000 partizānus. Un 2 stendos 45. gada 13. maijā nošautos neapbruņotos leģionārus. 94. gada 28. jūnijā pārabedīja 1945. gada decembrī 2 ēdolē kritušos partizānus. 22 gadus atpakaļ. 97. gada 7. jūnijā atklāt piemiņas zīme kritušajiem kureliešiem pret vācu okupāciju. Šeit, uzturot šo svētvietas, mēs esam pieminējuši neaizmirstam jebkuru, kurš ir dzīvojies par Latvijas brīvību, par Latvijas mērķiem. 2006. gada 17. maijā, kā pēdējo datumu es jums minējuši, jo palaitot 2 dienas apakaļ, arī šodien varēja būt 12. maijs. Svētbrīdī, piedaloties Latvijas Nacionālā partizāni, Nacionālo karavīru biedrības priekšsēdī. Priekš Edgaram Skuja, totalitāro sektu izmeklēšanas centra pārstāvību. Arī tam ir skaitā Vasiļevski. Nacionālo bruņoto spēku jūrspēku karavīri, Ventspils, Liepājs, Tālrunis un Jelgavas zemesargi, Dārgals, Ugavas un Piltenes ļaudī. Saeimas deputātiem un Latvijas sirdsapziņai, Evalda Valtera atraitīja Gribačai, Valtera. Viņas šeit ir bijuši, mēs šeit esam. Es ceru, ka mēs šeit būsim, šeit būs arī mūsu bērni. Pieminēsim kopā. Viņi nav aizgājuši, viņi jā mums, viņi nedrīkst pazust. Dievs svētīs Latviju. Cienējamie Kraulēs kundze, visi klātesošie. Tā grūti sākt, jo raudāt negribas. Vajadzētu priecāties, smaidīt, ka mēs esam dzīvi un veseli un esam tiesīgi godināt savus varoņus. Un tie bija varoņi, jo tomēr beidzās 2 valstu savstarpējais karš, kurā iekrīt arī Latvija. Un mūsu karavīri palika Kurzemē. Un viņi nepadevās Kurzemē. Šie mūsu leģionāri saņēma pavēles pārtraukt karu, pārtraukt un padoties. Ko liecina tas, ka viņi sanāca mežos? Tas liecina tas, ka šie karavīri juta nepieciešamību palikt, cīnīties par savu tēvzemes brīvību un neatkarību, neatdot viņu šo sarkanā mēra ļotās, jo viņi skaidri atcerījās, kāds bija 41. gads, ko šodien daudzam būs jauniešiem nezinu, un būtu vēsturiski kaut kur lasījuši. Tautu tomēr viņi nosauc pa baigo gadu, un karavīri nolēma cīnīties.
vēlreiz gribētu akcentēt jauniešiem, kas šeit ir šodien. Nevajag saprast, varbūt kaut kur ir lasīts un būtis, ka cilvēki, karavīri gāja mežā, lai izdzīvotu, lai slēgtos. Tā nav. Viņi tiešām nāca mežos, lai turpinātu cīnīties un karot. Varbūt bija daži maldi, tomēr bija 2 lielvaru un pārējais rietumu valstu slepenie dienesti un izlūkdienesti, kuri radīja mītu, un es vēl to piedzīvoju. Arī posmos, ka vēl mūsu Sibīrī, kad sūtīja, ka vecākā paudze reizēm teica, Angļi, Ziedri to nepiedos, viņi nāks, viņi mūs atbrīvos. Jā, tas bija mīts, kuram ticēja arī šie mūsu karavīri, kas iegāja mežos un cīnījās. Nu, grūti vārdos pateikt, izstāstīt, kā viņi šeit jutās, jo te jau bija jautājums neviena diena, ne mēnesis, bet gadi atrauti no dzīves pasaules, mājām, kas aiz meža, kur gailis dzied, kur cilvēki tomēr mīlījās, lai kāda nebūtu tā sistēma. Viņi bija šeit cerēdami, ka viņiem izdosies iznākt un cīnīties. Liels paldies visiem par to. Paldies šā pasākuma dalībniekiem. Īpaši gribētu pateikt tiem cilvēkiem, kas šeit ved līdz jaunatni bērnus. Nu, vajag, lai redz, lai ir un lai pēc tam arī nerauda, bet papriecējas. Tā ir ļoti, ļoti svēta lieta. Un mums veciem cilvēkiem tas dod kaut kādu mierinājumu. Ja, ka mūsu darbs, mūsu pūlis nav zemē nomestas, aug paudzes, kura šo vietu atcerēsies, šos likteņus atcerēsies. Iepriecina mani tas, kad Ventspilnieki vienmēr pratuši un sākuši un turpina ļoti sadarboties ar karavīriem. Es speciāli saku karavīri, jo tur ir zemesardzes armija, jūrnieki, karavīri. Ja? Nu, jūs esiet jebkurā sabiedrībā pēdējie, kad civīlie jau vēl vairs neko nevar. Jūs esiet pēdējie, kas cīnās par zemi, par valsts neatkarību un tā tālāk. Lai jums aug laba maiņa un ļoti liels prieks, ka pat šeit ir bijuši gadījumi, kad zemesardzes nodod zvērestu pie šai vietā. Vēlreiz liels paldies visiem tiem, kas šo pasākumu organizē, veselību un lai noteikti būtu, kas pēc tam šo darbiņu šeit veikts. Ja šeit kaut kas notiks un veiksies un pieminēsim un atcerēsimies, tas jau būs apliecinājums, ka mūsu zeme, Latvija, ir brīva. Paldies. Dagmija, es lūdzu apvienības valdes pārstāvi. Nolicim ziedus. Rietiņš noskalo visu. Un Zūlu mežos cīnījās šie karavīri, leģionāri, mežbrāļi, nacionālās pretošanās kustības cilvēki. Mēs viņam varam atrast dažādas viņu laiku uzliktas nosaukumus, bet patiesībā tie bija mūsu tautas patrioti, latvieši, mūsu tautas pārstāvi, kur cīnījās par to, lai būtu turpinājums. Un mēs šeit sanākušie esam turpinājumi šī cīņai. Un mēs aiziesim no šejienes arī ar to pārliecību, ka mēs šo cīņu nesīsim tālāk. Tāpēc, domājot par to, ko tiešām jūta šeit karavīri tajās daudzajās, garajās, bieži vien bezcerīgajās un smagajās dienās, kurš bija šeit mežos starp putu balsīm jāpiedzīvo un daudz domu jāizdomā, domāju, ka viņi noteikti turējās pie tiem vārdiem, kas mums visiem ir zināmi. Tā ir ticība, tā ir cerība, tā ir mīlestība. Tā ir ticība, ka mūsu valsts pastāvēs, ka mūsu tautai ir nākotne. Tā ir cerība, ka ja ne viņi, ja ne mēs, tad nākamie būs un viņi izturēs. Un viņi varbūt būs gudrāki, un viņiem varbūt būs labāk sabiedrotie, un viņi spēj šo cīņu izcīnīt ar uzvaru. Un tas, ka mums tas izdevies, tas liecina to, ka šī cīņa nebija velta, bet tas, ka šī cīņa bija turpinājuma. Kaut galā tā ir mīlestība,
mīlestību pret tautu un pret mūsu karo sarkanbaltas sarkanām krāsām, kas ir nākuši no šīs zemes. Lai Dievs svētī mūsu koronību. Daudzi pēc tam tika represēti, daudzi pēc gūsta izcieta soda nometnes, bet viņu gars ir dzīvs un viņš dzīvo. Ja šodien liktenis ir tāds sakārtojis, ka man ar šiem lietām pēdējā laikā ir vairāk nākās nodarboties, intervējot daudzus desmitus cilvēku, kur ir gājuši cauri šīm cīņām, vai kuru tēvi un jau otrās pakāpes atmiņas, ja teiksim, mēs fiksējam, tad var pilnīgi droši teikt, ka šis gars ir apbrīnojami dzīvs. Viņš ir apbrīnojami dzīvs. Kaut gan mēs par to Nacionālo partizāņu karu varbūt nepiedodami maz runājam, nepiedodami maz mēs viņu ceļam godā un cieņā. Manuprāt, lielākā daļa Eiropas valstis savus brīvības cīnītājus ciena vairāk, diemžēl. Es pieļauju, ka mēs arī sirdīs viņu visu cienam, bet tai pašā laikā mēs pasaulē to tā lāga nerādam bieži vien. Citi to vairāk rāda pasaulē un līdz ar to arī savas nācijas pašapziņu tikai stipri. Gods un slava kritušajiem varoņiem, no kuriem no šiem daudziem tūkstošiem lielas daudzums ir apbedīti šeit un pieminēti šajā Viņi šeit cīnoties mežos un atdodot savu dzīvību par to, lai paliktu dzīvs Latvijas brīvības gars. Viņi to ir izdarījuši. Brīvības gars palika dzīvs. Mēs esam atjaunojuši savu valsti, bet viņi atstāja otru pusi no savā darba. Un tā otra puse ir diezgan smaga. Tā ir Latvijas valsts atjaunošana, kur, diemžēl, līdz šim brīdim vēl nav. Dīvaini gan, ka Latvijā vēl ir tāda Krievu savienība, kur atļaujas to Latvija darīt, ko nekad nevar atļauties Polijā, Lietuvā, Somijā vai Igaunijā. Viņi šeit taisa referendumu par otro valsts valodu. Viņa nekaunībā nav robeža, nav kas viņus aptur. Bet tiešām vajadzīga vēl viena revolūcija, lai to saprast. Bet es ticu, ka ar visiem kopā, un sevišķi, tā cerība ir uz mūsu jaunatni, Latvija ir atjaunojama un tā tiks atjaunota. Es gribētu pieminēt vēl ar klusumu brīdi galvenos šīs piemiņas vietas veidotāju Tālivaldu Bāliņu. Paldies, lai viņam arī ir vieglas smiltis un laba dusēšana. Mūžīgs slavu kritušiem varoņiem, tie, kas mums ir nodevuši stafeti, kura mums ir jāiznes līdz galam.
kandidātu Latvijas Ventspils pārstāvi, Ventspils pilsētas domas deputātu Annu Išveli. Augsti godātie klātesošie. Liekas, ka mūsu mazās Latvijas vēstures grāmatā pagājušais gadsimts ir ierakstījis pārāk daudz dramatisku, traģisku lapušu, un pie tādas pirmās izdevības, man liekas, ka lielāko daļu mēs gribētu izplēst, sadedzināt, lai tādas nebūtu. Bet starp šīs grāmatas lapusēm ir arī tādas lapus, kuras vairāk kā pusgadsimtu garumā visādi centās pastāvošā var mūs izdzēst mūsu atmiņās, noslaucīt, izmest miskastē, varētu teikt tā. Un tieši šīs lapus, kas rakstīts par nacionālajiem partizāņiem, ir tās, kuras netika pieminētas, kuras tika izsvītrotas. Un es domāju, ka tieši šie varonīgie cīnītāji ir pelnījuši vēl vairāk atzinības tieši tagad, brīvās Latvijas laikā, to, ko viņi nav saņēmuši visus šos daudzos gadus. Un es domāju, ka tā ir mūsu atbildība un nākšo paudžu atbildība, lai viņu piemiņas vietas un viss, kas saistīts ar šo varonīgo cīnītāju atmiņām, vienmēr būtu mūsu skolas vēstures grāmatās, un tos vienmēr mēs nesam tālāk nākušajām paudzēm. Noliecu galvu šo varonīgo cīnītāju priekšā. Kas viņu sveic un aplaimo.